Mīlēta un nīsta, tik dziļu un patiesu sajūtu vairumā izraisa tikai viens augs, un tā ir nātre. Ravēta, pļauta, nīdēta, bet reizē arī izmantota skaistumkopšanā un ārstniecībā. Šī mīlestība un naids sākas ikvienam no bērnības. Tā iemeslus Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī meklēja mūsu pētnieki. Kas gan ir bērnības atmiņas bez nātru dzēlieniem? Jā, tā tas ir. Latvijā mums ir divas, faktiski trīs sugas, par to trešo vēl brīžiem strīdās, bet šobrīd jau ir kā tas viedoklis, ka mums ir trīs. Šī ir lielā nātre. Šito, ko mēs redzam, ja? Lielā nātre, tā, kas labos apstākļos var uzaugt tā līdz acīm kārtīgi. Šitā ir lielā nātre. Viņa nav nemaz tik maziņa, jo sīkā nātre parasti ir kaut kāda 20, 30, dabūja gan, atceries bērnības garš, Sīkā nātre ir tā uz centimetriem, 20, 30, pat vēl sīkāk ar sīkām lapiņām, arī kaut kur sētmalās, kaut kādās pagrabu nogāzēs, kaut kur atkal kaut kādā kūts pakaļā, un tādā garā. Bet vienīgais, mums tai nātrei lielākoties ir tāda negatīva pieskaņa. Tā tas ir, lai gan, nātrei arī pietiekoši daudz pozitīvu īpašību, un šobrīd droši vien, kad tagad jau rudens tuvojās un tie dzinumi ir pārkoksnējušies, jau tā celulozes šķiedrs ir pietiekoši daudz, un tās izmantošanas veidi būs pamaz. Bet nātru zupa, es domāju, ka ir pietiekoši daudzi un pietiekoši agra pavasara ēdiens. Protams, viņu vajag aplaucēt ar verdošu ūdeni, un tad jau gan nātru biezzupa. Tā kā to nātri mēs neesam novērtējuši drīzāk, pirms mēs tā raucam degunu, to nātris vārdu izdzirdot. Ikdienā bieži ir dzirdams runājam par nātri vai panātri, īpaši ārstniecībā. Par kopējo un atšķirīgajo nosaukumos un augos turpinām Salaspilī. Ja runājam par to nātri un panātri, tad tas līdzīgi kā ūdens rozes, mārtiņa rozes, un tā tālāk, kazrozes un vēl viss cits, Tas nenozīmē, ja rozes vārds ir iekšā, tas viss ir rozes. Tieši tāpat tās ir ne tikai ar rozēm, bet tieši tāpat tās ir ar nātrēm, Un, ja runājam par nātrēm un panātrēm, tad tā atšķirība ir ļoti liela, Tāpat tās kā jūras cūciņa un cūka, kas mums ir kūtī dzīvo. Līdzība ir, kur un kāpēc tas nātris nosaukums. Es reku te patās no blakus dobes, vēlāk apskatīsimies pašu dobi, paņēmu balto panātri. Rekur, ja paskatīsimies uz lapām, tad tik tiešām atšķirības nav lielas. Aptuveni tāds pats izmērs, panātrē mazāks nedaudz. Galvenais tādi paši zobi, tāda pati aptuveni tas krāsas tonis, tāds matēts spīdums lapas virspusēs. Tā kā no turienes tā nātre, tā kā no nātres šeit ir tikai nātrei līdzīga lapas forma, lai gan tas ir pilnīgi cits un krietni atšķirīgs augs. Nātris tiek plaši izmantotas, īpaši senatnē cilvēka ikdienas dzīvē, kā bagātīgs polivitamīnu avots skaistumkopšanas industrijā, protams, arī kulinārijā. Ēdienu receptes izmantojot nātri ir skaitāmas desmitos. Nātris tiek kaltētas, saldētas un izmantotas dažādu maisījumu un komprešu veidā. Nātre ir arī ārstniecības augs, un to labo vielu, kas tais nātrēs ir gana daudz. Esmu dzirdējis dažādi, sacīsim, kad pieņemsim tāpat tie paši nātru dzēlieni, ka viņi, sacīsim, protams, patīkami tas nav, bet ka viņi uzlabo asinsriti un tāds. Es nezinu, cik tas ir taisnība vai nav taisnība, bet tautas medicīnā to izmantošanas veidu ir daudz. Tomēr mēs tiešām vēl neesam novērtējuši nātri. Par to liecina mūsu kaimiņu lietuviešu aktivitātes. Lietuvā jau vairākus gadus notiek selekcijas darbs pie nātru audzēšanas tehniskā tekstila vajadzībām, jo, kā liecina vēstures avoti, nātre ir līdzās kaņepēm un usnēm pieskaitāma pie senākiem šķiedraugiem. Vai šādai darbībai ir nākotne, pētīja kultūrvēstnieks Josifs Ročko, sākot ar jautājumu par liniem. Jums patīk līnu apģērbs? Man nepatīk līnu apģērbs, jo, manuprāt, to pašas mūsdienās ir valkāt vecmodīgi. Izprotot modernā cilvēka brīvību, ar interesi turpināja jautājumus jau par nātrēm. Es domāju, ka jā, tas būtu ekstrēmi un neparasti, varbūt pat veselībai noderīgi.
Jā, bez šaubām. Arī tas būtu kaut kas līdzīgs lino apģērbam, ekoloģiski tīrs un tikai tas, ka rūpnieciski ražot, tas nav izdevīgi bez šaubām. Nu, es domāju, ka varētu mēģināt, jo principā es jau agrā pavasarī esmu mēģinājusi no jaunām nātrēm zupu vārīt un ļoti garšīga. Nedaudz apmulsuši no aptaujāto intereses par nātres šķiedras izmantošanu tekstilu rūpniecībā, patiesības meklējumos atgriezāmies Salaspilī. Ja mēs runājam par nātrēm, tad nātrēm tik tiešām viņiem tās šķiedras ir gana spēcīgas un līdzās kaņepājiem, kas jau ir kultūra augs, nātre bija viens no audumu izgatavošanas materiāliem tālā aizvēsturē. Protams, pēc tam nāca līni, nāca tās pašas kaņepes, jā, pēc tam jau kokvilni, jā, un vispārējais, un tās nātres tika aizmirstas, bet tajās nātnējās drēbēs vēl tas senais stāsts ir saglabājies. Nu, un, protams, dažāds pasakās.